Kristap, kāda ir lielākā kļūda, ko tu esi pieļāvusi auto kopšanā? Noteikti lielākā kļūda ir bijusi vest mašīnu mazgāt automātiskajās mazgātuvēs, jeb birstēs, un tā ir bijusi arī šī auto īpašnieka lielākā kļūda. Reku, es tev parādīšu, kas notika. Visa virsbūve ir hologramās, apļuveida skrāpējumos, lūk, tur ir pilnīgi sabojāti. Nu jā, te mēs varam zvanīt Raivim, pierakstīties uz dziļo pulēšanu. Vairākus simtus šis izmaksās. Tagad vasarā ļoti nepatīkami, nevar pat ar prieku paskatīties uz mašīnu. Tāpēc birstu vietā izvēlējies drošākus auto kopšanas risinājumus, lai tev nav auto jāved pulēt par 100 eiro. Te tev nāks palīgā mikrošķiedru mazgāšanas cimds. Ļoti mīksts, pufīgs un saudzīgs, ar garām šķiedrām, kas nodrošinās, ka tu taisi kontaktmazgāšanu neizkrāpējot. Kad mazgāšanu esi pabeidzis, tad droši ej pāri ar plēšu žāvēšanas dvieli, kas viegli un bez skrāpējumiem nosusinās virsbūvi. Lai tev pēc mazgāšanas, kad izbrauc ārā, ūdens neizžūst uz virsbūves, atstājot šādus pleķus. Šo un visu citu nepieciešamo auto kopšanai iegādājies Plēš LV.